Audi A4, mainam spārnu priekšējo. Skatē ierakstīšu divnieku. Stūris izpūjas. Putas. Jānoņem bumpers, nav tik traģiski. Spāns nost. Bet forši, kad ir šis te mazais pacēlājs. Ļoti ērti strādāt. Smuki visu nojaucu nost. Spāns ķīniešu, protams, vai korejāņu. Tūlīt piekrāsosim. Ātrais garāžas variants būs kārtībā. Bet pats interesantākais ir tas, lai samainītu spuldzītes, arī priekšā jānojauc nost. Jāņem lukturi ārā. Savādāk pilnīgi nekādu variantu nav. Tas tā zināšanai. Bet forši strādāt. Jā. Laba palīga ierīce. Spāns ir samainīts. Tāds izskatās mums. Apstrādājām vēl uzreiz arī paspāni visu. Tāpēc, ka tur viss bija tīrs pie reizes. Mainīsim vēl kondicionēram kompresoru un sausinātāju. Ja. Pie reizes, jo kompresors ir noķīlējis. Ja. Ir jauns mums sausinātāja filtrs. Mainīsim to un liksim citu kompresoru pie reizes, jo sausinātājs mums ir te rekur stūrī. Tā kā bez bumpera noņemšanas tāpat nekas nesanāktu. Ko, ņemam to visu nost un uz priekšu. Lai dabūtu ārā sausinātāju un filtru, bišķiņ ir rekur jāizjauc viss labais stūris. Viņš tur ir pieskrūvēts, un skrūvēm klāt netiec. Ko darīt? Jāņem lukturis ārā, bumpers. Tāds viņš te izskatās norūsējis. Intereses pēc es gribu atgriezt teņoļā, pastīties, kas viņam ir iekšā, jo kompresors izstās, ka mums ir noķīlējis. Jo mufta griežās, bet centrs negriežās. Tā, tur man ir. Tāpatās. Pēc tam pajaukšu sajūguļu, apskatīšos. Knapi. Pilnīgi jūt, ka ir noķīlējis. Tā, kompresors mums ir lejā, bet man jau šausmīgi viegli griežās. Tā grūti, ja te kaut ko parādīt ir. Mēģināšu varbūt uzstutēt. Tā, labi. Puķītis. Uzliksim kameru šitā, tā. Kompresors te šausmīgi viegli griežās. Saimnieks teica, jau esot te sajūgu mainīs. Parosim vaļā, kas te mums te rādās. Man jau izskatās, ka te ir norauts viss. Centrālā skrūve negriežās. Ko, ņemsim nost, tāpat man vedīs citu kompresoru. Jā, pats foršākais, noņēma nost. Ausis veselas, gumijas te ir sagriezušās, bet kaut kas te trūkst, jo te nav
Nezinu, kaut kas te nav ielikts, bet knapi kust, jūt, ka ķerās. Tātad kompresors mums ir jebkurā gadījumā čau. Kaut kad vēlāk izjaukšu mācību nolūkus. Te kondicionieris uzpildīts, tagad iedzinu augsto gaisu. Iztvaicētājā 2,5 grādi. Lapani viss strādā, ventilatori strādā. Spiediens ir. Cerēsim, ka tas lietotais mums strādās un nekāda problēma nebūs. Audi pabeigts. Spāns izskatās smuki. Kompresors ir nomainīts. Freons iepildīts. Iepildīt arī krāsviela katram gadījumam, ja kas. Nu, viss ir salikts, dosim klientam. Un finišā ļoti ērti tomēr strādāt uz šī te pacēlāja, lai viņš ir mazais, bet tomēr ļoti labs palīgs.